vecāks, kurš to piedzīvo, nu, lai cik zinātu, lai ko tu esi lasījis, tās pirmās emocijas ir, nu, tā kā norīt akmeni, nu, tu vienkārši krīti, jo tur viss saslēdzās. Un pirmām kārtām tā baila par bērnu, jo tu, nu, nesaproti tajā brīdī, ko ar to darīt. Un tad tas, ko viņa teica, ir ļoti svarīgi, mēģināt elpot, vispār sākt elpot tajā brīdī, jo tas ir gana grūti. Un vecāki, un es varu no savas pieredzes dalīties, tad es sāku vainot sevi ļoti, jo tā ir mana atbildība, ka manam bērnam ir grūti. Un tad, kamēr mēs tikām līdz tādam labam rezultātam, kāds ir šobrīd, nu pagāja neviena diena, neviens mēnesis, un es teiktu neviens gads, ar daudz visādiem pasākumiem, bet no vecāku puses ļoti gribas, lai tas beidzas. Tā ir tāda sajūta, kurā tu negribi to just, tu negribi to sāpi just, un tas ir tik biedējoši, tik ļoti šausmīgi īstenībā. Varbūt tagad es kādu sabiedēšu, bet tas, ko es gribu aicināt, ka nevar arī baidīties no tām emocijām, kas pārņem, jo nu, tās ir normālas emocijas, kas pārņem, jāsaprot, ko es kā vecāks, kā es ar viņām tieku galā, jo es nevaru tiešām atļauties savam bērnam uzgrūst vēl savas emocijas, jo tas viņam nepalīdz, bet arī neizlikties, ka es esmu kaut kāds, nu es nezinu, bez emociju, ka es ar visu tieku galā, paskat, cik es lieliski varu to izdarīt. Nu, mums līdzēja, protams, terapija, sarunas un tas, ka es esmu klātesoša, bet tas joprojām tā baiļu sajūta par to, ka var atkārtoties, par to, ka var būt mēģinājums, kas var izdoties, nu, ne tikai emocionāli, bet arī fiziski. Nu, es joprojām nevaru izturēt, ja bērns vannas istabā ir ieslēdzies ilgāk kā dažas pāris minūtes, un es pieklāvēju un jautāju, vai tev viss ir kārtībā, jo tas ir kaut kas, kas jau ir refleksā. Bet tas, kas, es domāju, manam bērnam līdzēja, ir tas, ka viņai bija profesionāla palīdzība, kas ir pieejama vēl šobrīd, un tas, ka mēs kā vecāki esam pieejami sarunai. Viņa zina, ka mēs tepat esam, un tad, kad bija arī atkārtota mēģinājumi paškaitējumam, nu, ka tā nav kaunināšana, jo viņi kaunas, viņi atkal ir norāvusies un atkal nav tikus galā un ir, bet no vecāku puses man palīdzēja tiešām arī, jo es arī pati strādāju terapeitu, jo man pašai bija jātiek ar to galā. Jo es nevarēju pati tā zinot kaut ko. Ar izlasīšanu vien, manuprāt, mēs varam, nu, es izlasot varu apzināt, kas tas ir, bet izdzīvot to ar izlasīšanu laikam nepalīdzēs, tāpēc es vecākus aicinu, kas ar to saskaras, tomēr meklēt atbalstu un palīdzību priekš pašiem, jo, ja mēs nebūsim gan stipri, mēs arī bērniem palīdzēt nevarēsim. Tā ir tā lielā lieta, viņi paši netiek galā, ja mēs netiekam ar sevi galā, mēs viņiem palīdzēt nevaram vispār.